šokē informatīvo vidi. Tas nekas lielākā daļa pensionāru dzīvo nabadzībā. Par to sižetu nav. Par tiem, kuri domā pirkt zāles vai ēdienu, kuriem desas gabals ir svētki, kuri šokolādi redz tikai dažos brīžos gadā, kuriem dzīve ir smaga, kuri ar savām rokām apstrādā mazu dārziņu, lai izdzīvotu. Par viņiem klusums. Viņi vienkārši eksistē. Klusi, pieticīgi, ārpus uzmanības. Bet viņi ir mūsu vecāki, vecvecāki, cilvēki, kas reiz cēla šo valsti. Vai viņu cieņas vairs nevienam nevajag? Vai sirdsapziņa ir kļuvusi par greznību? Un tomēr, ja kāds restorāns uzdāvina vecam cilvēkam vienu dienu kā normālam cilvēkam, par to būtu jāpriecājas, nevis jāņirgājas. Tā ir pelnīta atelpa, nevis pārkāpums. Neapsmejiet viņus, apsveiciet tos, kas vismaz kaut ko dara. Jo īstā problēma nav viena maltīte. Īstā problēma ir, ka tāda maltīte ir izņēmums, nevis ikdienas.